Pagājušo sestdienu 333 trasē Subaru pārstāvi Skandināvijā un Baltijas valstīs International Motors, kā arī Subaru dīlers Latvijā Adrem Auto prezentēja jauno Subaru STI Racing 2011. gada modeli. Kas ir ievērības cienīgs jaunajā STI, kas ir pilnīgi jauns šajā modelī? Pirmkārt, tas ir ātrākais STI, kāds jebkad ir bijis. Bet ne tikai tas, šis auto ir pats ātrākais 4-durvju sedans, kāds jebkad agrāk eksistējis. Pirms pāris mēnešiem Nürburgringā, Vācijā, mēs uzstādījām jaunu rekordu, Apple veicot 7 minūtēs un 55 sekundēs. Tas ir ātrāk kā jebkurš cits, gan Porsche Cayenne, gan BMW M3 un M5. Nürburgring ir pati garākā un sarežģītākā sacensību trase, un jaunais rekords tagad ir 7 minūtes 55 sekundes. Kāda ātruma auto sasniedz rekordu uzstādīšanas laikā? Subaru STI maksimālais ātrums ir 250 km/h, varbūt mazliet vairāk. Šo ātrumu mēs arī sasniedzām. Brīžiem mēs sacentāmies ar Ferrari, kurš taisnēs sasniedz 300 km/h lielu ātrumu. Ferrari brauca ātrāk taisnajos posmos, bet kā nonācām līdz līkumiem, tad daudz labāk izskatījās un labāku rezultātu parādīja Subaru. Sakiet lūdzu, kas ir jauns Subaru STI Racing kompjūteru vadībā un piekarē? Jaunuma galvenokārt ir piekarē. Pirmām kārtām, virsbūves uzstādījumi, visa piekares platforma kļūst stingrāk un cietāk. Pielietoti jauni lodveidu balstu regulējumi auto piekarē. Pateicoties tam, ka piekare izveidot šāda, varam panākt arī maksimālo ātrumu un stabilitātes rādītājus. Dzinējs plus mīnus ir tas pats - 407 Nm un 300 zirgspēku. Jaunais auto atbilst Euro 5 emisijas normām, un tas ir jaunums šajā automobīlī. Pašlaik mēs iepazīstam arī jauno Subaru Boxer dīzeli, kur dramatiski samazinātu kaitīgo gāzu emisiju. Vienlaicīgi katru gadu mēs samazinām gāzu emisiju arī benzīna dzinējiem. Uz kuru auto lietotāju daļu orientēts jaunais Subaru STI Racing? Vai tie ir šoseis braucēji, vai arī ar dažām izmaiņām automobīlī tie varētu būt rallija braucēji? Bez šaubām, mēs zinām to, ka vairāk kā 20 gadu Subaru ir bijis viena no labākajām, varbūt pat labākā rallija automašīna. Jaunais STI būvēts balstoties uz tām pašām tehnoloģijām. Šobrīd Subaru tiecas pozicionēt jauno STI vairāk kā šosejas sacīkstiem domāt automobīlu. To varētu uzskatīt par jaunā Subaru STI Racing imidžu. Viņš vairāk domāts asfalta sacīkstiem nekā rallijām. Sporta auto augstākā līmeņa asfalta sacīkstēs parasti nav pilnpiedziņas automašīna. Jā, es sapratu. Šī arī ir Subaru STI problēma. Lielākoties šosejas sacensībās mums nav atļauts sacensties ar BMW vai Audi, jo tās ir vai nu priekšējās vai pakaļpiedziņas automašīnas. Tā ir problēma. Taču ir arī čempionāti, kur sacenšas pilnpiedziņas automašīnas. Droša braukšana ar Subaru ir iespējama daudz plašākām tautas masām, jo, ja jūs vēlaties tikpat ātri, sportiski un droši braukt ar BMW, jums vajag lielāku meistarību un pieredzi. Lai brauktu sportiski un izjustu ātru braukšanu ar Subaru, arī mazāk pieredzējuši braucēji var izjust sacīkšu garšu, jo mašīna pati palīdz jums viņu valdīt. Kā jau jūs teicāt, auto jums palīdz, jums ir vieglāk braukt, ja jums ir 4 piedziņas koncepta auto. Taču jāpiebilst, ka to pašu boxer dzinēju, to pašu simetrisko pilnpiedziņu jūs iegūsiet nopērkot jebkuru Subaru, gan Forester, gan Outback, gan Legacy. Jūsu rīcībā būs visas tās pašas tehnoloģijas, kuras, kā jau jūs teicāt, palīdz cilvēku. It īpaši kā šodien, pirmajā ziemas dienā šeit Rīgā. Perfekti. Subaru laika apstākļi. Es atceros kādu teicienu. Jo sliktāk laika apstākļi, jo labāk priekš Subaru. Vai ir kādas izmaiņas tehniskajos parametros un izmēros šajā modelī? Piekare jaunajam Subaru STI Racing ir par 5 mm zemāk kā iepriekšējiem modelim.
Pasūtot automobīlu, jums ir iespējas izvēlēties Carbon Style Kit, īpaši virsbūves karbona aprīkojumu. Šajā gadījumā piekari var nosēdināt vēl par 15 mm, kā arī auto aprīkot ar 19 colu lietiem diskiem. Pilnīgs asfalta automobīls. Pilnīgs, bet joprojām 4x4 auto un derīgs arī ziemas apstākļiem. Visa pasaule, arī mēs un tajā skaitā Subaru, ir ierauta globālajā krīzē, un šajos apstākļos Subaru nāk klajā ar jaunu dzinēju. Dzinējs principā ir tas pats iepriekšējais, bet mēs esam ļoti lepni, ka šajos smagajos krīzes apstākļos visās Baltijas valstīs Subaru pārdošanas apjomi ir auguši, un tirgus daļa ir lielāka nekā gadu apakaļ. Tas ir pozitīvi. Varbūt pats labākais un unikālākais automobīļu tirgu Latvijā ir tas, ka nopērkot jebkuru Subaru modeli, 3 gadu servisa izmaksas iekļautas cenā. Vai visiem jaunajiem automobīļiem? Visiem jaunajiem automobīļiem. Pat ja jūs nopērkat jauno Subaru STI Racing, auto cenā ir iekļauts 3 gadu servisa izmaksas. Līdz pat šim laikam neesam mainījuši auto cenas un saglabājam tās iepriekšējā līmenī. Jaunais STI varētu būt arī tāds kaujas zirgs, ar ko mēs lepni rausim ārā no recesijas un no krīzes. Tu tici tam? Nu, es domāju, ka vajadzētu tā darīt, jo cilvēkiem jāsaprot to, ka pietiek gausties, ja, ir kaut kas skaists radīts, ir, ja, velkam uz priekšu. Māri, es domāju, ka gan rallistiem, gan arī, ielu sacīšu brauksējiem un pat arī tiem, kas asfaltu vairāk pie mums jaunatni tā kā iemīlēs, šitas jau ir tā kā zemeņogi trāpījis. Šodien es dzirdēju replikas to, ka tāds, ka nav tas vairs, ja, bet es domāju, ka šī mašīna radīta ir kompromiss, tā kā jau tu teici, ka daudz mums ir tie asfalta mīļotāji, ja, un šis ir kompromiss. Ir arī pa gruntu nekāda vaina nebūs. Subaru varas kungi saka, ka cenas nemainīšoties un, vispār sola 3 gadus servisa apkopa brīvu. 2 vārdos paskaidro, ko nozīmē servisa apkopa brīvu 3 gadus visiem pilnīgi jauniem no šobrīd pirktiem Subaru modeļiem. Jā, es atļaušos vēl pieminēt arī to, arī šai foršai zemeņogai STI, arī tas ir cenā ir iekšējā, ja? Tātad 3 gadi joprojām Subaru ir garantija. 3 gadu laikā, ja jūs nobrauksiet garantijas laikā, tad šī apkopa arī cenā ir iekšā. Un cena nav pat pacelt augšā mašīnai. Atļaušos vēl piezīmēt to, ka Adrem auto ir Rīgā, Dārzcem ielā 60, un visas garantijas apkopas un remonts jūs varētu veikt arī mūsu servisa punktā. Tell me, please, your first impressions about new STI, because you are really just out only from this car. Well, it's really good. The first thing that came up to my mind is really good. It handles really good. It's fast. Yeah, everything's good. And power is enough? Yeah, it's enough, definitely. Your specialty is Renault, not 4-wheel drive, 2-wheel drive car here, but for you like more 2-wheel drive cars or more 4-wheel drive cars? I prefer more 4-wheel drives. And maybe some ideas to your rally future also is to more to 4-wheel drive cars? Yeah, next season I will go with the 4-wheel drive car. And you try to go with the preset setups, or you try to change some setups in the STI now? Well, I didn't have much time to change something. I just go with the sports. Yeah. And it was really good enough? Yeah, it was sharp car, good handling. I like it. Jānīt, saki, kā tev jaunais STI? Tu tomēr šeit, kā gudri runājot, šī nav tava pirmā pieredze braukšanā ar pilnpiedziņas automobīlu. Šī mašīna ir pavisam savādāk salīdzinājumā ar Mitsubishi, jo tomēr Mitsubishi ir aktīva diferenciāli un viņi iet līdzīgi kā priekšpiedziņa. Šī mašīna tomēr ir vairāk balstīta uz to, ka viņa ir pilnpiedziņa un to var izjust vairāk, ka viņa vēl arī tā aizmuguru nekā evolūcija. Šodien te tāds ritīgs slapais asfaltiņš patrāpījās, turās labi? Turās, jā, pilnpiedziņa tomēr
Viņi var kontrolēt sānslīdi. Man vislabāk personīgi, man arī patīk slapjš asfalts. Tas man mīļākais segums, pa kādu var braukt, jo tur nevar izbraukt, tur var izbraukt savam priekam pa slapju asfaltu. Būvētāji un pārstāvi saka, ka šitien tas uz to publikas daļu vairāk gaida domāts, kas ir, teiksim, tiešām arī asfalta sacensībām, ka viņš nav tik specifisks kā agrākās visas STI un imprēzes bija tā kā priekš ralli, jau tā kā viena kāja rallijā iekšā. Šis tā kā bišķi ir projām no ralli. Tu tā arī saki, ja tu tevi citu domu? Es jau viņu neesmu uz Grants ceļu pamēģinājis, tā kā es to pilnīgi neko nevaru pateikt. Mašīnu es pirmo reizi šodien ieraudzīju, pirmo reizi izbraucu, pēc 4 apļiem es nevaru pateikt, vai viņi ir labi, vai viņi ir slikti. Viņi ir mašīna, ar kur var labi pārvietoties. Arī sacīkšu režīmu? Jā, protams. Tā kā uzzinājuši esam, ka šis Subars vairāk tā kā uz jaunatni, tad arī jauniem vīriem, jauniem sportistiem ar vaicās. Vai tev iepriekš ir trāpījies kaut kad uz Subaru pabraukties, ja šī tev bija pirmā reize, ka tika pie stieņa? Līdz šim nav bijis sanāca braukt viņiem, jo vairāk es dodu priekšroku, priekšpiedziņai. No šito te es izbraucu un ir ok viņš, ka labs. Kas patikās, un varbūt bija kaut kas arī tāds, kas vēl uz pirmo reizi nebija saprotams? Nē, teiksim, labi, saprotams nebija, teiksim, ja vajadzētu sportiskāk, ka viņi brauka kā ir, bet, sportisks viņš ir. Teiksim, tāda ikdienas braukšanai viņš būtu, tā, bet, teiksim, ja vajadzētu bišķā sāk braukāt, ir forši viņu braukt. Varēja tā uzreiz saprast, vai viņš vairāk tā kā priekš šosejas domāts, vai priekš rallī, vai to bija grūti vēl tagad tā nokonstatēt? Nē, tas bija tā grūti, jo, teiksim, viņam ir rieps, teiksim, zem profila, un pa grunti, un viņām, īstā nevarēja pārbaudīt, kā ir, bet, teiksim, es domāju, ka, pa gruntu varētu būt viņi labāk braukt nekā pasauli. Pamēģināja arī to setupu, uzstādījumu regulēšanu, kaut ko pagrozīt, viņam tāds skaļuma pogu tur pa vidu starp beņķiem. To es mēģināju, bet tur īsti nekas man tur tāda baigo starpība es nejūtu, jo, tur vajadzēja kādu laiku pabraukt. Tur jau droši vien tad rezultāti jūt no tā visa. Vai interesi radās par šito aparātiem? Tu esi tāds neglābjams priekšpiedziņas fans un apologēts? Nē, protams, ka pa pilnpiedziņu rodās interesi to, ka visu mūžā nebrauks ar priekšpiedziņu. Teiksim, tā būtu viena no tām mašīnām, ar kuru varētu, teiksim, sportā braukt ar tieši ar Subaru.